Es esmu Līga Augšmukste no Kandavas. Ikdienā es pārvaldu viesu namu Jaunkrastmaļu, Pūzurgraus malā. Par retam aizvedu cilvēku uz dabām. Esmu vides gide un arī biežāk sanāk vest cilvēkus ekskursijā pa Kandavu. Tā cilvēks, kam patīk būt kopā ar cilvēkiem un ar dabu. Es it kā esmu ar putniem, bet tāpat laikā es tagad pēdējās gadus saprotu, ka es esmu ar visu ko kopā. Dabas daudzveidība ir tā, kas mani ir uzrunājis pēdējos gadus, un putni ir vieni no tiem. Līdz putniem es nonācu visdrīzāk pateicoties putnu būrītim pie kūts. Un tad, kad mana mamma, kurai bija kūts un lopiņi, vairs nevarēja tā bieži uz kūtu aiziet, tad viņa sēdēja virtuvē un skatījās pa logu, un tad viņa vienmēr komentēja, ko tas strasts tur dara, kā viņš tīra būrīti, un tad viņš redz ir atlidojis un redz, kā viņi tur kaujās, un tad es par retam tā pieslēdzos garām ejot tam būrīšu dzīvei. Pēc tam es tikai tinu filmu atpakaļ, kaut kad bērnībā. Mamma man dāvināja dzejoļu grāmatiņas par putniem. Tad laikam man tas nelikās interesanti, bet viņai acīm redzot, kā strādājošam cilvēkam likās, ka ir svarīgi, ka bērns zina par dabu, un tāpēc viņai laika nebija lasīt, bet tās grāmatiņas man tika noliktas. Tā kā mājās tie putni kaut kur ir bijuši, bet vienīgais, ko es atceros, kad šo gan es skatījos. Tāda vecā putnu noteicēja grāmata, par ko man Ruslāns Matros teica, ka šitā vairs nekur neder, tīri, lai tur kaut ko atpazītu. Bet man bildīts patīk skatīties, jo tur ir skaisti putniņi, jā. Bet vairāk es tieši par to sāku interesēties tad, kad es sāku fotografēt. Es vispirms fotografēju puķes, tad es tās iepazinu. Pēc tam es kopā ar mammu tos strazdus, un tad jau palūdzu radiem, lai man dzimšanas dienā uzdāvina tā kā maziņu teleobjektīviņu, ka es varu kaut ko vairāk nofotografēt. Un tad es aizbraucu uz putnu dienām, tepatām Kandavas mācītāju muižā. Ritvers Rekmans vadīja, un likās baigi interesanti, ka tu binoklī paskaties vispārībā. Cita pasauli pavarās vēl tur teleskopā, un tur putni kaut kur, 500 metru attālumā, un tu viņus tur redzi. Un tad pūču atrīs tev parāda, un tad liekas, wow, tad tas jau sāka kļūt tā interesantāk, ka gribējās pa viņiem vairāk uzzināt. Un tad nāca tas Covid, un Covid laikā Zoomā pieteicos mācīties pie Andra Dekanta. Diezgan grūti uzreiz. Nav nekā sarkana, vai ne? Tad tā likās pilnīgs kosmosa pasaule, ka tu tur kaut ko klausies, tev tur stāst, kā viņi dzīvo tos video, ko viņš rādīja. Likās, wow, tas ir tik skaisti un tā. Man pašlaik vairāk interesē tieši tā putnu dzīve, kā viņi tur dzīvo. Un tagad, kad šovasar es, piemēram, fotografēju, tad es arī, ka viņš nes tiem bērniem, ko viņš nes tiem bērniem. Es pilnīgā sajūsmā, ko viņš nes tiem bērniem. Zvirbulis, mans zvirbulis, kas dzīvo zem palodzes, ja? Kāpost, balteņi, 5 knābī lokās. Un tas ir interesanti. Tā putnu dzīve, un tas viss iet kontekstā ar dabas daudzveidību. Barības ķēde, vai ne? Mēs viens otru ēdinam, mēs viens otru apēdam, un ka tas ir svarīgi. Lai man tur ir tie kāpost balteņi, jo zvirbuļiem būs ko ēst, un labi, kad ir tie zvirbuļi, bet zvirbuļiem nav izredzes daudz izdzīvot, jo man ir zvirbuļu vanags, kurš katru laiku aplasa tos zvirbuļus. Video, ko rādīja Andris no Izraēlas, tas saucamais pudeles kakls, kur putni sapulcējās tajā migrācijas periodā, ka vienkārši tu ieraugi tur stārķi, mazie ērgļi, vienkārši, un tā mūzika vēl, un tad liekas, wow, gribās šito dzīvē redzēt.
uzlieku internetā meklētājā, nu, kur cilvēki tur ir bijuši, un tad ir izrādās kādi, kuri to brīdi ir nopirkuši tās biļetes un aizbraukuši, un tur nekā, nu, tur kaut kāds dzērbi, bariņi daži, ko pie mums arī var novērot, un tā, nu, ka vienkārši tā tāda laimes spēle, kad, nu, ja tu gribi redzēt putnus, un kas tev sajūsmina, nu, visbiežāk tie lielie pārsteigumi nāk pilnīgi negaidot, nu, tā, nevis tā, kad es neesmu no tiem cilvēkiem, kas brauc putnot mērķtiecīgi. Man parasti tas nāk tā spontāni. Es pamostos, jābrauc. Nu tā. Un neredzēšu putnus, pilnīgi nekas. Tauriņi, nu, es braucu nu pat kā sēnēs un pēkšņi ieraugu mežu malā. Tur vecas mājas, kādreiz bijuši kaut kāda pļava laikam, kādreiz bija pilna ar ziediem. Nu, es tur neskaitīju cik, bet nu visādi. Un es tik redzu visur lido, nu pat kā beidz tauriņu kursus. Un es eju un skaitu un lieku dabas datos, ja? Nu, kas man arī ir svarīgi, kad es gribu atlikt dabas datos. Ja? Tā kā man nav vilšanās, jo es varu baudīt arī vienkārši svaigu gaisu un nebēdāt par to. Jo man nav mērķis noķert viņas kadrā. Man kolēģi, kurai ir 70 pāri gadi, viņa teica, kur es visu mūžu biju? Kāpēc es to neredzēju? Un tagad viņa tur, viņa saka, nu, viņa nepretendē uz to, ka viņa ies putnu kursos un kaut ko iemācīsies, bet viņa vienkārši tagad dzīvo dabā un viņa priecājās un labprāt uzzina, kas tas ir. Nu jā, sūnas ir tāds izaicinājums, ko es gribētu. Es nezinu, kāpēc man velk uz sūnām. Ir populāri tie sēņu kursi, ko daudz ir pabeiguši, ja? Bet man gribētos sūnas pašlaik, jā. Nu, augus es tā lēnām atpazīstu, jā. Kad biedrībā bija jānodod anketi iestājoties, tur bija jāieraksta, ko tu tur varētu darīt, jā. Nu, tad es rakstīju, kad es varētu kaut ko palīdzēt tur ar bērniem vai kaut ko tādu ar materiāliem, bet, nu, viens man neko nejautāja. Nu, līdz šī gada februārim, kad man pajautāja, vai es nevaru palīdzēt piedalīties pavasara putnu dienu veidošanā. Tad tas izaicinājums bija, ka tu saproti, ka gribās, lai notiktu tajā vietā un tajā vietā. Un vēl uz turieni, jo es uzreiz domāju par saviem draugiem, kuriem es varētu pastāstīt par putniem, un tur ir ģimenes, un tur vēl kādi dabas mīļi, un ka tur varētu notikt. Es uzreiz tā ļoti personiski domāju. Un tad vajadzēja sākt meklēt, kas viņiem to pastāstīs. Nu, tas bija laikam lielākais izaicinājums, kad nebija viegli dabūt cilvēkus uz tām vietām, jo pēc tam aizgāja jau reklāma, un tad cilvēki sāka zvanīt no dažādām vietām, no Dobeles, piemēram, un vēl, ka viņi gribētu, lai pie viņiem notiek. Un tad viņi gribētu, lai pie viņiem notiek tur putnu būrišu darbnīca. Un tagad visu to saorganizēt, tad likās, jā, ka tas tāds izaicinājums. Likās, ka tie ornitologi tur rindā stāv un visi gaida, kad tik, es aiziešu pastāstīt. Izrādās, ka tas nemaz tā nav. Droši vien, lai kāds vispār uzdrošinātos, kas nav ornitologs, vest tur dabā un citiem mēģināt stāstīt par putniem, tas minimālais, kas būtu noteikti tie kursi, pirmie soļi putnu iepazīšanā, un tad pieredze, kas viņam veidojās, ka viņš ar kādu zinātāju kopā kaut kur ir gājis. Citam tas apmācības process varbūt notiek ātrāk. Es redzu, ka biedrībā ir cilvēki, kas gada laikā tik daudz ko ir uzzinājuši. Viņi pilnīgi mierīgi varētu vest. Jautājums, protams, vai viņiem ir laiks, vai viņi var izbrīvēt, bet kas nav ornitologu un nebūs nekad, viņi strādā citās specialitātēs. Ornitologi nestāv rindā un negaida, tāpēc, ka tie, kas ir zinātnieki, viņi pat tiešām nodarbojas ar zinātni. Ja? Viņiem ir jāiet uzskaitēs, un tas pavasars bija, piemēram, šogad ļoti vēls, un viņiem bija iekavējušies visi tie darbi, un viņiem ir jāiet tajās uzskaitēs, un viņi droši vien kāda daļa būtu labprāt baudījusi kopā ar cilvēkiem, iet un stāstīt un priecātos, bet viņiem ir jāizdara tas savs sūrais darbs. Jānobrien pa to kaut kādu upi vai pa mežu vai caur latvāņiem, kādu manai draudzenei Ievai neuzskaits tak caur latvāņiem, kamēr beigās to noņem. Kāds, to dara, un viņam nav tur laika šī brīdī iet ar tiem cilvēkiem. Un tad ir tādi kā makšķernieks, ja? Arī putnu vērotājs tāds var būt. Viņš grib būt viens ar putniem.
Un viss, un nevajag cilvēks blakām, jo cilvēki traucēs, redzēt tos putnus. Un es jau arī, tur jau nav ko liekties, es arī labprāt eju putnos viena, jo tad es redzu un dzirdu vairāk. Pat ja mēs ejam divatā ar draudzeni, vienalga mēs redzam mazāk, jo mēs savā starpā parunājam un tā. Ir jau forši, ja īpaši tavs draugs ir zinošāks par tevi, tā merkantīlās interesēs. Un tad ir varbūt, kas labprāt gribētu, bet viņam bail no cilvēkiem. Redz, es esmu skolā strādājis un gide, un tad līdz ar to man liekas, tu vari pastāstīt, tu tak zini, tu tak vari pastāstīt. Cilvēki gaida, ka viņiem pastāstīs īstenībā. Viņi gaida, jā. Man liekas, kā var nezināt Lakstīgalu? Kā var nezināt stārķi, dzērves, labi, speķa zīlīti, jā, pārējās, un zvirbuļi, jā, tas vienā kategorijā. Jo tagad ir daudz tā, kad atbrauc bērni ar vecākiem, un tur dzied laukā cīrulis. Mēs ejam pavasara pārgājienā, un es prasu, jo cīrulis gandrīz vienmēr būs dabā, tur, kur mēs ejam šerā apkārtnē. Un es saku, kas tur dzied? Un ir klusums, un tur ir 30 cilvēki, un viņi nezina, ka tur dzied cīrulis, jā. Un tas man liekas tā skumji, un tas tā kā motivēja arī piedalīties tajās putnu dienās organizēšanā un braukt uz tiem bērnu dārziem, braukt un pastāstīt, parādīt. Tur es tā kā vairāk jūtos savā ādā, jo es tomēr strādāju skolā un bērndārzā, no bērniem bail nav. Jā, pieaugušajiem arī bija viens tāds izaicinājums, ka man draugi paaicināja, lai es viņus aizvedu putnu ekskursijā. Un tā bija pirmā šajā gadā, kad es vedu putnu ekskursijā tur draugus, un man likās šausmas. Viņi man tur prasa, kas tur dzied. Lapas jau saplaukušas, māja beigas, es viņu neredzu, es nezinu, kas tur dzied. Jo es neesmu tāda uzcītīga mācītāja. Es tā nevaru tā piesaisties, un tagad es tā detaļas pētīšu un visu, un dziesmiņas. Man kaut kā patīk paudīt to procesu. Tā, kā man dažs labs draugs saka, nevajag iet uzskaitēs, tu pazaudēsi visu to burvību. Tā, ka viņš nabaks ir nomocījies tai uzskaitē. Un es domāju, laikam jau taisnība ir. Gribās tā kā palīdzēt. Bet es saprotu, ka ir tik daudz darba apkārt, kas man ir jādara, kad tas viss būtu tā, ka beigās, es negribu, ka man paliek no tā, kad tas nāktu ar baigām mokām. Vismaz ne šajā dzīves posmā. Ir tā, kad reizēm ejot putnot pavasarī, īpaši, kad tu gribi uzskaitīt tos kvadrātus. Depresija pārņem, jo tu vienkārši saprotu, nepazīstu tās balsis, viņi tur ir, nepazīstu, neredzu, neveiksmīgs fotokadrs un tā. Ir tā, kad uz mazu brīdi uznāk konkrēti par putniem, kad tā depresija, ka tu nezini vēl. Bet jebkurā gadījumā es cenšos sev visu laiku atgādināt, ka paies gadi un es zināšu vairāk. Ja Dievs man dos laiku dzīvot un vēl redzēt, es jau uzzināšu vairāk. Es neesmu zinātniece un nebūšu, un man nav mērķis tagad uzzināt šajā gadā visu, vai 5 gados visu. Lēnām apgūstu pasauli sev apkārt, un par to priecājos. Es negribu pazaudēt to prieku. Jā. Vietējai grupai tas labums un spēks ir tāds, kad tu kā cilvēks atrod sev dombiedrus. Es nodzīvoju Kandavā no 2007. gada, un līdz Covidam man nebija dombiedri tādi īsti. Pēdējās 3 gados man ir saradušies vairāk uz vienas rokas pirkstiem saskaitām dombiedri, ar kuriem es varu gan aiziet dabā, gan vienkārši satikties un parunāties. Un tam ir tāda nozīme, ja ir tā vietējā grupa. Domu biedros ir kaut kāds spēks. Ja vajadzētu kaut ko, mēs nākotnē uzdrīkstētos uz kaut ko lielāku, mums bija tāds mēģis, ka mēs gribētu aiziet pa tiem mežiem pastaigāt, kur varētu to mikroliegumu uztaisīt. Bet nesanāca kaut kā, bet varbūt nākotnē, jo laiks jāsaskaņo un tā, lai varētu. Un tad ir spēks, ka tu neesi viens. Jo, kad tu esi viens, tad tu esi, kā draudzene saka, viņi ir nosaukt par ekofašistu, ja? Zaļo kaitnieku.
Man nodēvēja par radikāli zaļo. Bet man liekas, es tikai mācos un kaut ko uzzinu, kāpēc uzreiz radikāli zaļais. Tā. Es zinu, ka citi gadu laikā ir paspējuši, wow, ne? Bet man liekas, ka mani 3 gadi arī ir diezgan daudz, jo, piemēram, šogad es redzēju tik daudz putnu mazaļus kā nekad. Un es domāju, viņi tak vienmēr ir bijuši. Viņi te vienmēr ir liksdojuši, es viņus neesmu pamanījis, kā man draugi arī saka, kur te viņi te ir, kur tu viņus te redzi, ne? Un tad, kad parāda, jā, ne? Un kāds sāk pie mājām novērot, jo tas mērķis ir tāds, man patīk vērot, izprast, tad arī pastāstīt citiem, to es daru savā Facebook profilā, lai pastāstītu, un tad viņi izlasa, un ka viņi kaut ko uzzina, un tad es redzu, ka viņi arī vēro, un tad man sāk uzdot jautājumus, jo viņi domā, ka es visbaigi zinu, bet es īstenībā nezinu daudz ko. Kaut kā tas viss tas process un tā kopīgā pasaules izzināšana var to, kas apkārt, tas viss process nav tikai viens, kas man patīk putnos. Citam patīk, kā viņi izskatās. Man dziesmas varbūt patīk, bet es uz balsīm sliktāk viņas atpazīstu. Jā. Viss kopums. Mani fascinē svīres. Vienkārši vienmēr. Ja citi gaida strāzdus vai cieliņus, es gaidu svīres. Vienkārt es biju pat ļoti bēdīga, bija kaut kāds 27. maijs un viņas nebija. Es domāju, kā tad tā? Un tad, kad viņas atgriežās tanī manā dzīvajā mājā, kur ir atkal kaut kāds pārkarīts, atkarīts un kaut kas. Un tad viņas aizņem tur tās vietas un trīs ģimenes, jā. Un tad tās reaktīvās lidmašīnas, kā viņas kā lido. Siu! Siu! Un es stāva brāli un runāju pagalmā, un viņas man tā siu cauri izlido. Un brālis tā vienkārši fascinē tas putns, jā. Kā svīra, jā. Es saprotu, ka nevar traucēt, es jau esmu līdusi tur pa tiem krūmiņiem meklēt, šogad meklēju tās likstas, bet neesmu jau nekāds bērns, nevajag, lai viņi tur izliksdo un lai viņi dzīvo un priecājās, ko man tas dos, ka es tur redzēšu, ka viņš tur tajā liksdiņā tur sēž. Man arī patīk tā doma, un kā vecie cilvēki arī te saka, mana ciela viņa atlidoja. Es tā domāju, ka tā ir mana lakstīgā atlidoja. Es gaidu, nav vēl mana ciela viņa atlidojas. Kad man strasdiņš atlidos? Kandavā tur citiem, piemēram, viņiem pusmēnesi ātrāk. Man strasts vienmēr ierodas vēlāk. Es domāju, tas ir manējais strasts, bet ka viņš vienmēr pusmēnesi ierodas vēlāk, ka visiem jau tur ir. Jā, man patīk tā doma, jā, ka viņi te atgriežās, un tad man te ir tā vide. Man ir tā laime, ka man māja ir blakus darbam, viesnamā, kurā es strādāju, un turpat lejā ir Pūzurgrava, 4,7 hektāri, un man patīk tā doma, ka viņi te dzīvo, un kad es, cik ir manos spēkos un cik veselība ļauj, rūpējos par to vidi, kurā viņi dzīvo. Tie putni, un arī tie tauriņi, piemēram, man likās, vajag, priekš augiem ir labi, vajag ātri nopļaut. Visu laiku pļaujam. Tagad es mācos tauriņu kursos, izrādās tiem skābeņu, zeltainīšiem un nātru raibeņiem. Viņiem tak vajag tās nātrens un zirgskābens, kuras es nopļāvu. Tātad viņi lidoja, bet viņiem nebija kur kāpuriņus izdēt, jo es jau biju nopļāvus. Nekas, nākamgad būšu gudrāk. Tas nav viegli atrast to vidusceļu dabā. Tāpat arī es te gravā, tā kā saprast, un es te mokos pļaut, nepļaut. Stirnai piedzima mazuļi, gara zāle, vajag pļaut, bet viņi tur guļ. Bet jāmācās lasīt dabā. Tā kā seniem cilvēkiem jāmācās lasīt dabā. Un vienmēr ir tāds cilvēkam tāds izaicinājums palikt tajā vietā, kur viņš ir. Un rūpēties, jo viegli ir tā kā aizrauties ar globālām lietām un par to tā kā runāt un cepties un vēl kaut ko. Man arī ir tendence uz to. Bet tad es cenšos sevi atgriezt. Te es mācos šeit, Kandavā, Krastmaļos, Jankrastmaļos. Es tā kā mācos, kā tur ir. Lai tiem manējiem te būtu labi. Neesmu saskaitījis, cik te liksdo, bet lai viņiem te būtu labi no tiem 210 sugām. Mēs esam Abavu Senlejas dabas parkā.
Bet šī ir pilsētas teritorija, bet tā Pūzuru grava, viņa ir tāda mežonīga vieta. Un tas ir tas pārsteigums, kas viesiem ir, ka viņi ienāk mājā, liekas pilsētā un aiziet otrā pusē, un tur ir grava. Kaut kas tāds mežonīgs. Un tur var arī civilizēti noiet pa trepēm un pa bruģīti, bet var arī izbrist ar plikām kājām un redzēt visu, ko, ja vien tev ir vēlēšanās. Būt tā kā pie dabas. Jā. Bet, lai tas būtu tā skaisti, ir jāstrādā. Jā, nekas dabisks būs tikai krūmi un mežs. Jā. Un pilnīgi normāli ir, ja iet bojā kaut kas, jo tā ir daba. Es neraudu vairs pie katras apēstas zīlītes, ko zvirbuļvanaks ir apēdis. Pat par stārķi neraudu, kurš elektrības vados ir sadedzis. Bet, sirds tā kā sāp, kad, jā, bet, un ja taisam būrīšus, ja, tad taisam tā, lai mēs viņiem palīdzētu. Nevis tāpēc, kad mēs ieliekam ķeksīti, mums bija pasākums, uztaisījām būrīšus, kuros pēc tam neviens nedzīvo, vai viņi ir pilnīgi nederīgi tie būrīši. Tā, kad mēs rūpējamies par to, tik cik saprotam, un lai saprast, tad ir kaut kas jāzina. Putnu vērošanā un vispārībā dabas izzināšanā ir viena lieta, ko varētu teikt, kas man nepatīk, kad caur zināšanām, jo tu vairāk uzzini, vairāk ieraugi, bēdīgāks kļūst prāts. Man kāds cilvēks, daudzi tā saka, kāds tūs cilvēks saka, mazāk zinās, labāk gulēs. Tā, jā, tad šorīt es atveru tur Facebook profilu un tur tagad, vakardienas lielā stihija, un krusa, un tur nosisti stārķi, tas ir tas, kas man, nepatīk, kad es tagad to redzu. Un iespējams arī tas, ka man tie putnu bērni šajā gadā bija vairāk ir pateicoties tam, ka man pavasarī kaķis nomira. Un es tagad domāju, vai man vajag jaunu kaķi. Rudenī, ja nāks peles iekšā, tad es arī paņemšu kaķi, bet tad es ņemšu no patversmes un droši vien viņš dzīvos iekšā. Kaut kā man tas lika aizdomāties par to, ka tie kaķi ir tie, kas piebeidz arī daudz putnus, diemžēl. Un arī caur zināšanām, piemēram, es uzzinu, kad ir ļoti daudz putnu, kas ligzdo uz zemes. Un tad viņi te ligzdo uz zemes, un te staigā tie kaķi, vai ne? Tā ir tā kā dabiskā atlase, ja? Kā saka, nevajag uztraukties barības ķēde, bet tad tu brauc uz mežu un redzi, kas tur notiek. Jā. Un tad kāds saka, šitien vajadzētu mikroliegumu, bet ne manā mežā, valsts mežā. Un es aizbraucu uz to mežu, jā, un tur ir appodziņš, varētu taisīt mikroliegumu, bet tas ir viņa mežā, tas nav valsts mežā. Labi, es tur neatradu ligzdu viņam, varbūt viņš tur tādā valsts mežā, kurš jau tur ir gabalaini izcirsts. Jā. Tas, kad jābēdājās ir, bet vairāk uzzina, kad ir jābēdājās. Tā lielākā putnu izzināšana sākās man un mammai ar putnu barotavu. Un tāpēc es ieteiktu, ja jūs gribat vērot putnus, uzlieciet sev barotavu. It kā tas nevajag, putniem vajag dabiski izdzīvot, bet vienalga uzlieciet barotavu, ja jums ir tāda iespēja pie savas mājas, īpaši, ja jums kaut kur laukos ir vecāki cilvēki, kur jūtās vientuļi gaidīdami, kad jūs atbrauksiet ciemos. Uzlieciet barotavu viņiem un atvediet barību, lai viņi var pabarot viņus, jo tur diezgan daudz aiziet, ja viņi tur sarodās lauka teritorijā. Un tad, interesanti, tā pasaule putnu atverās, tas bija tā kā otrais būrīts, ja, un man tā barotava. Un tad būrīšus, barotavu un būrīšu, varbūt būrīšu vispirms uzlieciet strazdu būri, ja jums ir tūmā, kur uzlikt. Un tad vērojiet, sāciet ar kaut ko mazu.